meditēšanas semināru, un šodien jau mums ir 14. nodarbība, un mēs runājam par meditēšanu. Tas nozīmē par Dieva vārda pārdomāšanu, un šodien es domāju šo tieši konkrēto tēmu nobeigt Dieva žēlastībā, un tad nākošajā nedēļā, rīt nebūs nodarbība, bet nākošajā nedēļā atkal sākot no otrdienas pieslēdzies un saņem savu svētību. Tāpat arī uzrakst kādu komentāru, lai es redzu, ka tu esi pieslēdzies, un liec ne tikai komentāru, bet savu ticību klāt. Un pirms mēs sāksim šo nodarbību, mēs ticībā lūksim, un es sagaidošu arī saņemt šī nodarbībā, jo Dieva vārds saka tagad, kad dzirdi viņa balsi, saņem tagad. Dievs vienmēr ir tagad. Nu tad lūksim. Mīļais Tēvs, paldies par tavu mīlestību, paldies par tavu žēlastību. Paldies, ka tu esi mūs apžēlojis un tu esi mūs no nāves pārcēlis dzīvībā, sava mīļā dēla valstībā. Un paldies, ka tur mums ir viss mantojums, tur mums ir pestīšanas dārgumi un visi šie aspekti, kur dziedināšana ir viena no apsolītajām lietām. Un paldies, ka mēs šodien to saņemam un satveram. Un tas, kurš šodien to varbūt nesatver, viņš var ieraudzīt, kur ir viņam kāda lieta, kas ir jāpieliek klāt vai jāizmaina, lai viņš varētu šo dziedināšanu saņemt. Paldies par tavu žēlastību arī man sludināt to un par slāpstošām sirdīm saņemt ar augļiem. Jēzus vārdā. Āmen. Tad, kad mēs dzirdam par dziedināšanu, un ļoti bieži ir tā, ka gribas uzreiz, un tas nav nepareizi, tu uzreiz gribas, tad man tagad ir jāsaņem. Bet tas ir arī paskaties kā dabiski, jo Jēzus saka, ka vispirms ir dabiskās lietas. Un ja mēs saprotam dabiskās lietas, tad mēs labāk sapratīsim garīgās. Dabiski, tad, kad tu aizēji pie ārsta, un viņš tev norīko vai nu procedūras, vai kādas zāles, kas tev ir jāņem, tā attiecīgi tai lietai, par ko tu esi pie viņa griezies. Un tad tev ir jāsāk tās lietas arī darīt. Un tikai tad, kad tu dari tās lietas, citādi, kāpēc tu būtu gājis pie ārsta, ja tu pats visu tik labi zini. Un tad, kad tu to dari, ko ārsts tev saka, ticami labs ārsts un ar zināšanām, un ka tās zāles arī var palīdzēt, tikai tad tu iegūsi šos labos rezultātus, ko tu esi kārojis. Un vēl jau vairāk Dieva vārdā, ka tad, kad mēs ieraugam Dieva vārdā, kādā veidā mums ir šī veselība jāsaņem, tad pilnīgi droši viņa atnāks, jo mūsu debes Tēvs ir perfekts, viņam viss lietas ir iespējamas, un viņš grib mūs svētīt arī tajā ziņā, kā ar veselību, jo Jēzus ir samaksājis ne tikai par mūsu pestīšanu, kas ir tā galvenā lieta, grēku piedošana, bet arī par mūsu veselību. Un tātad šodien turpināsim skatīties. Sveicieni tiem, ko es redzu, kad ir pieslēgušies, un tur ir no Ventspils māsa Solvita un mācītāja Vija, un daži brāļi arī, brālis Mārtiņš un brālis Inārs, tā kā sveiciens jums, un arī māsai Agijai un Sarmītei, tur atkal jūsu galā, un liekam klāt savu ticību, lai mēs visā pilnumā varam to saņemt. Tātad par meditēšanu, par Dieva vārdu pārdomāšanu. Šķirsim Marka evaņģēlijā 4. nodaļa, un tu arī atšķir līdzi, ja tev ir iespēja un seko līdz Dieva vārdam. Jo tad, kad tu ar savām acīm redzi, tad tas vairāk arī ieiet tavā garā. Un Jēzus atkal sāka mācīt pie jūras, un daudz ļaužu pie viņa sapulcējās, tā ka viņš iekāpa laivā un apsēdās, un viņš bija uz jūras, un visi ļaudis stāvēja jūras malā. Tātad Marka evaņģēlijas 4. nodaļa, un viss caurums būs no 4. līdz 25. pantam. Tātad te mēs varam redzēt, ka daudz ļaužu sapulcējās, un Jēzus runāja kādas svarīgas lietas uz viņiem. Un viņš tiem daudz mācīja līdzībās un savā mācībā uz tiem sacīja. Un tagad pievērsīsimies īpaši no 3. panta, ko Jēzus māca. Klausieties, raugi sējējs izgāja sēt. Tātad pašā sākumā viņš saka, klausieties, uzmaniet, ievērojiet, skatieties. Tas nenozīmē, ka, ja Jēzus bija jūrā
laivā, un kad cilvēki, kas stāvēja krastmalā, ka viņu neredzēja. Protams, ka viņi redzēja, bet Jēzus nerunā par fiziskajām acīm, un viņš arī nerunā par to, ka it kā viņi nevarētu sadzirdēt Jēzus balsi, bet viņš saka, varbūt, ka tur bija kādas māmiņas, kas bija aizņemtas ar bērniem, un viņš saka, skaties uz mani, klausies uz mani, ieklausies, ko es tev gribu teikt tagad. Ne tikai, lai tavas fiziskās acis ir atvērts, bet lai tavas gara acis ir atvērts. Tā kā mums saka arī apustulis Pāvils, lai jūsu sirds acis tiek apgaismotas. Un tad, kad mums nav šī gaisma, mēs neredzam un mēs klūpam un krītam. Iedomājies dabiskā veidā. Ja tu esi tādā vietā palicis par nakti pie kādiem draugiem, kur tu īsti nepārzini tā no galvas, kāds ir istabas izkārtojums. Un ja neiespīd neviena gaisma no tuvumā esošām, piemēram, lustrām, kas būtu uz ielas vai pagalmā, un tu gulti tajā gultā, un tur pa nakti piecelies, un tev būtu jādodas uz tualeti, piemēram. Un tu, ja nav gaisma, ja pilnīgi nekāda gaisma nav, tad tu nezini, kur to soli spērt, lai tu neuzskrien virsū kaut kādai asam mēbeļu stūrim, vai vismaz, lai tu atrod, kur ir durvis, kad tu vari iziet no istabas ārā. Un vēl vairāk garīgajā ziņā, ja mums nav šī Dieva gaisma, tad mēs varam klupt un krist, un tāpēc Jēzus saka, lai mums ir acis, kas redz, un arī, ja mēs paskatāmies tālāk uz priekšu 9. pantā, viņš saka, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird, un arī tāpat šajā nodaļā vēl arī tālāk uz priekšu, viņš vēlreiz saka, kam ausis dzirdēt 23. tas lai dzird. Tas nenozīmē, ka viņš saka, ja tev ir fiziskās ausis, dzird ar fiziskajām ausīm, bet mums ir arī tās gara ausis, un viņš saka, lai mēs sadzirdam ar gara ausīm. Tātad pievēršam uzmanību, un īpaši par to mēs vēl runāsim beigās, tad, kad par 24. pantu mēs runāsim. Tātad daudzu cilvēku sirdis attiecībā uz Dieva vārdu ir palikušas trulas dzirdēt. Es lūdzu, lai tā nav tava sirds. Un šodien, kad tava sirds ir uzjundīta un tāda, kas grib saņemt, gatava saņemt, jo, ja mēs ar tādu vieglprātību un tādu nesagaidīšanu nākam pie Dieva vārda, tad mēs atņemam Dieva vārdam tā spēku. Un arī es jau varu tā nomanīt, kad arī pēc tā skaita, kas ir pievienojušies šajā tiešraidē, kad kādiem cilvēkiem šķiet, ka meditēšana, pārdomāšana, tas nav nekas, to mēs varam laist garām, un tad, kad būs būtiskākas lietas, tad mēs iesim tajā. Bet šī pārdomāšana, Dieva vārda pārdomāšana, tā ir vispār atslēga, lai mēs iegūtu savā dzīvē ticību, to ticību, kura ceļ augšā miroņus. Mēs nesākam ar miroņu augšām celšanu, bet to ticību, kas mums dod to svaidījumu, ka mēs varam uzlikt rokas slimajiem un tie tiek dziedināti, vai vispirms uzlikt rokas sev, runāt par sevi to dziedinājumu vārdu, un mēs varam redzēt pie sava ķermeņa, kur ir bijusi slimība, ka mēs tiekam dziedināti. Mums vajag šo ticību, un tā ticība nāk no Dieva vārda pārdomāšanas, no meditēšanas, tāpēc mēs tik daudz laika ņemam. Kāds var teikt, bet kāds sakars par dziedināšanu? Mēs taču gribam par dziedināšanu zināt. Tāpēc, ka dziedināšana nevar atnākt bez ticības. Un kāds saka, man jau ir tā ticība, bet vai tad tava ticība dziedina tevi, vai tava ticība dziedina to, kam tu uzliec rokas? Un ja vēl ne, un mēs katrs varam iet vēl tālāk un vēl vairāk, mums nepieciešams šis Dieva ticības materiāls, un tas nāk no Dieva vārda, bet viņš nāks tad, kad mēs Dieva vārdu ieguldam savā sirdī, kad viņš mājo mūsu sirdī, un to mēs no galvas dabūnam savā sirdī caur Dieva vārda pārdomāšanu, caur meditēšanu. Tātad, kad mēs nākam pie Dieva vārda, mēs pateicamies, paldies Tev, Tēvs, par Tavu vārdu. Bija taču laiki, kad latviešiem arī nebija vispār bībele, un paldies Glikam, kurš pirmais iztulkoja bībeli latviešu valodā. Vienalga kāds viņam, iespējams, ka galvenā motivācija bija, ka viņam par to maksāja, un paldies Dievam, kad
kad tā situācija tāda izveidojās. Bet mums ir jānāk pie Dieva vārda ar pateicību. Paldies, tas nav pats par sevi saprotams, ka mums ir Bībele un ka mēs šodien pat brīvi varam grāmatnīcās nopirkt Bībeles un kur nu vēl kristīgās grāmatnīcas, kad ir atvērts. Un tad, kad mēs lasam, mēs sagaidām un mēs pateicamies Dievam par katru pantu. Tur ir tā dzīvība iekšā, mēs pateicamies Dievam, tie ir paša Dieva vārdi priekš mums, ko viņš grib, lai mēs zinām. Un tad, ja tu lasi 119. psalmu, nu tā vispār ir tāda kā mīlestības vēstule Dieva vārdam, cik ļoti Dāvids saka, es loloju tavu vārdu, es ilgojos pēc tavu vārdu, māci man savus ceļus, es nelasu vienkārši viegliprātīgi, nepārslīd ar acīm pāri, bet māci man no tavu vārdu. Iesaku lasīt 119. psalmu, un tad tu vari arī sevi uzjundīt Dieva vārda vērtēšanā. Un tātad, kāds, es pilnīgi noteikti ticu, no tiem, kas šodien vai vēlāk, kas klausīsies šos raidījumus, tu sāksi ticēt. Tas nozīmē, tu sāksi darīt, tu sāksi pārdomāt. Un tad, kad tu to praktiski sāc darīt, ja tu to darīsi kaut 2 nedēļas pēc kārtas, tu redzēsi, ka tava ticības dzīve iet pilnīgi citā līmenī, jo tu būsi paklausījis Dieva vārdam. Daudz ir, kas pārdomā vārdu, bet pie tā arī paliek, un viņi netiek līdz darīšanai. Bet Jozua 1. nodaļa 8. pāns, ko mēs jau skatījām, viņš saka, tu pārdomā, lai tu varētu darīt. Kādēļ mēs laižam Dieva vārdu savā sirdī? Lai mūsu rīcība izmainītos, lai mūsu attieksme izmainītos, lai mūsu domu dzīve izmainītos. Mēs mīlam Dieva vārdu, mēs spiežam to pie savas sirds. Neesi stūrgalvīgs. Saka pēc manis, es neesmu stūrgalvīgs. Ko nozīmē stūrgalvīgs, ka tu dzirdi, bet tu zini, ka tu dari nepareizi, un tu joprojām izvēlies, es negribu mainīties. Bet tu tas neesi, jo tu dzirdi Dieva vārdu šodien, un tu novērtē, tu sāc vairāk vērtēt to, ko Dievs tev ir devis. Tādējādi paklausot tam, ko Jēzus saka, klausieties, skatieties, kam ausis dzirdē, tās lai dzird. Un iesim tālāk, 4. pāns. Un notika sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda, un cita krita uz akmenāju, kur tai nebija daudz zemes, un tā uzdīga tūdaļ, tāpēc, ka tai nebija daudz zemes, bet, kad saule bija uzlēkusi, tad tā savīta un nokalta, tāpēc, ka tai nebija saknes. Un cita krita starp pērkšķiem, un ērkšķi uzauga un to nomāca, un tā nenes augļus. Un cita krita labā zemē un nes augļus, kas uzdīga un augtina auga, un cita nesa 30 kārtīgi, cita 60 kārtīgi un cita 100 kārtīgi. Un viņš sacīja, ka ausis dzirdēja tas, lai dzird. Un tagad es ļoti ātrā tempā tur pārskrēju pāri, bet tad, kad Jēzus runāja šo līdzību, tad viņš lēnā, noteikti vēl vairāk paskaidrojošāk, ka cilvēki varēja iedomāties, viņi varēja iztēloties šo sējēju, jo tā bija ikdienišķa parādība, katrs zināja, ko nozīmē sējējs. Un arī tu, ka pārdomā šo vārdu, tu iztēlojies to lauku, ko šis sējējs sēja, un šis lauks ir mūsu sirds. Un tad kāda ir tā mūsu sirds, kur iekrīt tā Dieva vārda brīnišķīgā augļus nesošā, dzīvu darošā sēkla. Bet tagad skatīsimies par dažādām tām lietām, kur Jēzus izskaidro saviem mācekļiem. Un kad viņš bija viens pats, tad tie, kas līdz ar tiem 12 bija pie viņa, viņam vaicāja par līdzību. Un viņš uz tiem sacīja, jums ir dots Dieva valstības noslēpums, bet tiem, kas ir ārā, viss notiek līdzībās. Ka tie redzēdami redz un nenomana, un dzirdēdami dzird un nesaprot, ka tie neatgriežas un negūst piedošanu. Un viņš uz tiem saka, un tagad šito ļoti uzmanīgi to 13. pāntu skaties. Ja jūs šo līdzību nesaprotat, kā tad jūs sapratīsiet visas citas līdzības? Tas nozīmē, ka Jēzus pasvītro un saka, šī līdzība ir ļoti, ļoti svarīga. Ja jūs vispār kaut ko gribat no Dieva valstības saprast, jums ir jāsāk ar šo līdzību. Aleluja, tu satver, paldies Dievam. Jāsāk ir saprast šo līdzību, un tad mēs sāksim saprast debesu valstību. Mēs nevaram pārskriet
iziet pār šai līdzībai, nu es saprotu, sējais sēju un tā un tā un tā. Bet mēs tādēļ paskatīsimies par šīm sirds augsnēm kādā jaunā aspektā, ko mēs neesam, vismaz mūsu draudzē, mēs neesam skatījuši. Tātad 14. Sējais sēj vārdu. Tālāk. Bet šie ir tie, kas ceļmalā, kur vārds top sēts, pie kuriem, kad to ir dzirdējuši, tūdaļ nāk sātans un noņem viņu sirdīs sēto vārdu. Tātad, pieņemsim tu pats, mēs, mūsu sirdī vārds tiek iesēts, jo mēs dzirdam, šodien es sēju vārdu, es sēju Dieva vārdu šodien, un tu to dzirdi, un tas iekrīt tavā sirdī, un pēc tam tūliņ nāk sātans ir zaglis, un tūliņ sātans nāk, lai šo vārdu tev nozagtu. Tu saki, bet man jau viņš nenozog. Sātans zog ar domām, un viņš iemet uzreiz tavā sirdī domu, varbūt nevis uzreiz tagad, kad es to mācu, varbūt arī tagad, bet arī varbūt, ka pēc 5 minūtēm, kad beigsies šī mācība, vai arī pēc pusstundas, vai vakarā, vai rīt varbūt, viņš iemet to domu, kas ir pilnīgi pretēji Dieva vārdam. Ja es būtu dziedināts, kā saka 1. Pētera 2.24, ka ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti, ja tas būtu manā gadījumā patiesi, tad man vairs nesāpētu. Kāpēc tad man sāp? Tātad tas būtu citādāk. Vai arī tev jau tas nenostrādās. Tu jau pirms gada mēģināji, tu jau dzirdēji kaut ko tam līdzīgi, tu jau centies tur iet, bet tas tev nenostrādāja. Vai arī tu jau neesi pietiekoši svēts. Mācītāja Līlija, tas ir cits gadījums, bet kur tad man vecam grēciniekam? Redz, Dieva vārds ir iekrits tavā sirdī, bet nāk sātans ar šāda veida domām, un viņš tev nozog to Dieva vārdu, bet tu neesi tas, kurš ļauj sātanam nozagt. Saka, es tas neesmu, es neļaušu sātanam nozagt sēto vārdu. Ņemsim tālāk. 16. Un tāpat tie, kas uz akmenāju sēti, ir tie, kas vārdu dzirdējuši, to tūdaļ uzņem. Tūdaļ uzņem ar prieku, bet tiem nav saknes sevī un tikai kādu laiku tiek ticīgi, un kad bēdas un vajāšanas uziet vārda dēļ, tad viņi tūdaļ apgrēkojas. Tātad, kas tātad ir šīs bēdas un tās vajāšanas? Tikko tu esi saņēmis Dieva vārdu, viņš tavā sirdī nes atklāsmi. Un tu saki, kolosāli, es esmu dziedināts, es to satveru, es esmu tagad dziedināts. Bet, ja tas nenotiek tajā brīdī, kad tu domā, vai arī varbūt pēc dienas tas vēl nav noticis, pēc nedēļas tas vēl nav noticis, tad tev sāk nākt ne tikai pašam savas domas, bet varbūt kāds tuvinieks, piemēram, dzīves draugs, kurš nav glābts, un viņš sāk runāt tavā dzīvē. Tādā veidā tas viss nenostrādās, jo viņš taču nesaprot dievišķo dziedināšanu. Un viņš tev dod kaut kādus dabiskus padomus, ko tev vajadzētu darīt, un kas nozog tavu ticību, ka tu sašļūti savā ticībā, un tu sāc domāt, viņš jau saka pareizi, jo tuvinieki, viņi jau iežēlojās par mums, tas ir pareizi, bet nevienmēr viņi ir ticīgi, nevienmēr tā ir tā ticības balss, un tev ir jāmācās sevi aizsargāt no balsīm, kas nav ticības balsis, jo tad, ja tu ieklausies balsīs, kas nav ticības balsis, tad tas ir tas pāns, ko viņš saka, ka uzreiz tu uzņēmi ar prieku, bet tikai kādu laiku tu turēji to vārdu, jo kad nāca vajāšanas vārda dēļ, un tā ir tā vajāšana vārda dēļ, kad tu tiec tā kā apsmiet savus ticības dēļ, tu tiec tā kā likts, kad par tevi domā, ka tu tāds muļķis, ka tu uzticies Dievam. Tās ir tās vajāšanas, bet tu nostāv savu zemi, tu patur Dieva vārdu savā sirdī. Kas ir bēdas? Bēdas ļoti specifiski attiecībā uz slimību. Ir tā, ka tajā brīdī tu satver, es esmu dziedināts, un tu gribi atkarot to zemi,
ko visu laiku tu biji atdevis Sātanam, nezinot, ka tev pieder tā dziedināšana. Un tagad, kā Jesajā teikt, ka tu pārspraud to savas telts mietiņus, tu atgūsti savu teritoriju, tu pārbīdi to žogu, ko tu esi uzzinājis, ka tev tā teritorija pieder. Bet Sātans tev negrib atlaist, viņš negrib tev to teritoriju labprātīgi atdot. Un tad viņš tev uzsūta uzreiz vēl vairāk simptomus. Tā vietā, ka tu sagaidi, ka tev nāks dziedināšana, ka tev sāpes mazināsies, un vienā brīdī pēkšņi viņas ir daudz lielāks. Un tad tas ir, jo viņš grib, Sātans grib, lai tu atmet to domu par dziedināšanu. Un tad tā vietā, ka tev vajadzētu nostāvēt, bet tu tā kā, laikam tas nenostrādāja manā dzīvē, jo kā man vēl lielāk tie simptomi nāk. Vai arī, kā man arī bija šajā nedēļā, un tieši mums ir katru dienu tātad šie dziedināšanas semināri, un es vienā vakarā jūtu, man tā kā kakls sāk sāpēt. Man pilnīgi nebija nekāda problēma, nekāda neapaugstēšanās, ne kaut kas. Un es domāju, kā? Man taču ir jāsludina par dziedināšanas semināru, kā tad es varēšu ar kaklu, kad ciet ir? Vai arī vēl, kad mums pasākums rīt ir, un rīt nebūs nodarbība. Un man taču ir jārunā visu dienu seminārs, un kā es varēšu, kad es būšu slim vai kaut kas? Un es noraidīju Sātanu. Halleluja! Es norāju Sātanu tavā dzīvē. Ej uz priekšu, ej pāri tiem simptomiem, jo Sātans vienkārši viņš tev negrib atdot to, kas tev pieder. Bet tu esi neatlaidīgāks, kā Dieva vārds saka, neatlaidīgs savās lūkšanās. Neatlaidīgs savās lūkšanās. Ja Dieva vārds to ir pateicis, es neļaušu nevienam nozagt Dieva vārdu no manas sirds. Tātad tas ir šeit. Viņiem nav saknes sevi un tikai kādu laiku tie ir ticīgi, un kad bēdz un vajāšanas uziet vārda dēļ, tad viņi tūliņ atkrīt no ticības. Bet tu neatkrīt, tu caur to laid tā saknes dziļāk Dieva vārdā, vēl vairāk pārdomā Dieva vārdu, un to dara Dieva vārda pārdomāšana. Nu tātad tu netiec Sātana sakauts, un mums brīnišķīgi arī to parāda 1. Pētera vēstule, un 1. nodaļa, 7. pāns, kur viņš runā, ka ticībai ir jātiek pārbaudītai. Un tas ir normāli, ka Dievs pieļauj, ka tava ticība tiek īsu brīdi pārbaudīta. Tātad, vai tu pametīsi tās domas par dziedināšanu, vai tu atmetīsi to ticību par dziedināšanu, vai tu vēl vairāk iesakņosies, ka Dieva vārdam ir patiesība. Un tātad 1. Pētera 1,7. Lai jūsu pārbaudītā ticība, ticības pārbaudījums, un ticība taču ir daudz vērtīgāk nekā iznīcīgais zelts, un ja jau zelts ugunī tiek pārbaudīts, lai tava ticība pārbaudīta, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies, vai arī, kad mēs iegūsim to ticības augli, mūsu dziedināšanu. Alleluja, alleluja! Es redzu, ka tu satver, es redzu ar garācīm. No manu svētajā garā to, slava Dievam par to. Un tad nākošie panti. Tātad 18. Un kas tas ir Marka evaņģēlijas 4,18. Un kas starp pērkšķiem sēti ir tie, kas vārdu dzird, un šīs pasaules rūpes un bagātības viltība un citas kārības iemetas un noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. Tātad tā ir visviltīgākā no visām citām augsnēm, tādā ziņā vai sirds viltīgums, ka mums ir jātur šķīstu sirdi, lai mēs atpazītu, ka mēģina ielavīties kādas šaubas no kādām pusēm, tā kā Sātans nāk kā gaišības eņģelis. Bet tad, ja mēs turam savu sirdi šķīstu, tas nozīmē, ka katru dienu mēs ejam uz priekšu ticībā. Nevis mēs paliekam tajā stāvoklī, domājot, ar mani jau diezgan labi ir. Man patika, kā mācītājs Kaspars, mans dzīvesbiedrs, draugs Rīga galvenais mācītājs, kā viņš saka par savu pirmo mācītāju Pēteri Krievu. Un Pēters Krievs sacīja, ar ticību ir tā kā ar divriteni. Ja tu neminies un nebrauc uz priekšu, tu krīti. Un tātad ticība mums ir jāiet katru dienu uz priekšu, katru dienu vairāk šajās dziedināšanas pārliecībā. Nevis atkāpties, bet katru dienu vairāk. Un katru dienu mēs ieņemam to ticības zemi. Katru dienu es pārdomāju, katru dienu es meditēju par Dievu vārdu.
Sātans grib viltīgi mūsu domas novirzīt, lai mēs aizņemamies ar kaut ko citu, ka Dieva vārds mums vairs nepaliek pirmajā vietā. Protams, es nerunāju par to, ka tev nav jāstrādā un ir jāpaliek mājās un tikai jāsēž Dieva vārdā un lūkšanā, tāpēc, ka visticamāk tev nav tā kapacitāte to darīt. Tā ir uztrenējama kapacitāte ilgstoši būt Dieva vārdā un lūkšanā. Tāpēc arī šie raidījumi ir tikai 30 minūtes, kamēr ir tā kapacitāte to saņemt, lai tu neatslāpsti. Bet Sātana viltība ir tā, ka viņš iemet mums tās kārību domas, bagātības viltība, dažādas rūpes, un mums liekas, bet es taču esmu ģimenes māte, vai tad man nav jārūpējās par to un to un to. Un tā vietā, lai Dieva vārds būtu pirmajā vietā tavās domās, tas nozīmē, ka tas kungs man dos gudrību. Tēvs, kā lai es izdaru šo lietu, ka mēs sākam rūpēties un raizēties par citādām lietām, un tad ticība sašļūk. Viena lieta vēl, kā mēs vienmēr varam šo ticību turēt stipru un tā kā varētu teikt tādā pilnbriedā, ka vienmēr mēs turam savā sirdī, ka mums ir jābūt lieciniekiem par Kristu. Un tas ir ļoti svarīgi, jo tad, kad mēs liecinam viens pret vienu cilvēkiem, mēs savu pestīšanu uzjūdam, mūsu ticība paliek ugunī. Un man patika arī, kā mācītājs Rājens Joste saka, tu nekad netiksi vaļā no dvēseļu glābšanas viens pret viens. Sāc labāk iemīlēt to jau tagad. Un ja tu to nedari, tad sāc iet uz to. Aleluja! Jo Dieva vārds saka, kas ir galvenais bauslis? Mīl to kungu savu Dievu no visas sirds un mīl savu tuvāku. Kā tu vari mīlēt Dievu, ja tu nemīli to, ko Dievs mīl? Dievs mīl dvēseles, un mums ir jāmīl dvēseles. Un kā lai mēs mīlam savu tuvāko, ja mēs vienaldzīgi varam domāt, nu lai jau viņš iet uz elli. Tātad arī vēl Rājens Josts tik brīnišķīgi teica, tu nekad nesaņemsi savā dzīvē īstu piepildījumu un gandarījumu, ja tu nebūsi dvēseļu glābējs. Tātad ej uz to un izmēģini. Un arī citi saka, man vajag, lai Dievs man dziedina, bet ko tad tu darīsi ar savu dziedināto ķermeni? Vai tu kļūsi dvēseļu glābējs? Halleluja! Tā būtu laba motivācija, kāpēc Dievam tev vajadzētu dziedināt, vai ne? Tātad tas pēdējais pāns par šo līdzību ir tas, kur es ticu, ka tas ir mūsu situācija. Un viņš saka, 20. Un labā zemē sēti ir tie, kas vārdu dzird un pieņem, un augļus nes 30 kārtīgus, 60 kārtīgus un 100 kārtīgus. Tātad tā ir tava labā zeme, kad tu dzirdi un uzņem šo vārdu. Un Jēzus tiem sacīja, vai sveci iededzina, lai to liktu zem pūra vai zem gultas, vai ne tāpēc, lai to liek lukturī, jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā, un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms. Jo, kam ausis dzirdē, tas lai dzird. Un viņš tiem sacīja, ievērojiet, ko jūs dzirdat. Ar kādu mēru jūs mērojat, mēros jums un pieliks jums vēl klāt. Jo kam ir, tam dos, un kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Tātad šeit ir brīnišķīgi mums atkal par Dieva vārda pārdomāšanas to nozīmīgumu Jēzus pasvītro. Es nolasīšu no cita tulkojuma, jo tu varbūt domā, kur tad ir par pārdomāšanu. Esi čakls saprast nozīmi, kas stāv aiz visa, ko tu dzirdi. Tātad no Dieva vārdiem, ko Dievs runā uz mums, esi čakls saprast to nozīmi, kas ir aiz tā, jo, kad tu to darīsi, tev tiks dota lielāka saprašana, pēc tā, kā tu ilgojies saprast, tev tiks pievienots daudz vairāk. Tātad nevis pārslīdēt Dieva vārdam pāri, bet iedziļināties, ko tas saka, gribēt saprast, ko tas saka. Tas bija no dedzīgā tulkojuma, bet no paplašinātā arī ļoti skaisti. Uzmanies, ko tu dzirdi, vai kā tu dzirdi, jo to laiku, ko tu piešķir domāt un studēt to patiesību. To laiku, ko tu dod domāt un studēt to patiesību. Tas būs tas mērs,
kā tev tiks dots atziņa un spēks. Mēs visi gribam un mums vajadzētu gribēt spēku dziedināt slimos, jo Mateja evaņģēlijā 10:8 Jēzus dod pavēli. Dziediniet slimos, tā ir pavēle. Un kā mēs to varam darīt? Mums ir jābūt sirdī pilnai ar Dievu vārdu. Kā mēs varam dabūt Dievu vārdu savā sirdī? Kā mēs no galvas zināšanas un piekrišanas viņu varam dabūt līdz savai sirdī, lai tā ticība tur pieaug? Tas ir, kad mēs tam Dievu vārdam dodam laiku un domas, ka mēs to studējam. Un jo vairāk, un tā ir tā pārdomāšana. Es nerunāju tagad kā, kad tev 3 vai 4 stundas, kad tu studē Dievu vārdu, ne tādā veidā, bet kad tu paņem to vienu pantu un tu to pārdomā, lai tu patiesi saprastu, ko tas pants saka. Un tad tas vārds, viņš ieiet tavā sirdī, un Dievs tev neatstās tukšā, jo saskaņā ar to, kā Dieva vārds ieiet tavā sirdī, tā arī Dievs tev dos šo svaidījumu, šo spēku, kas ir par to vārdu, kuru tu pārdomā. Un tieši tad, kad ir slimības situācijas, mēs pārdomājam Dieva vārdu par veselību, par to, ko Dievs mums ir apsolījis. Nevis mēs viņu aizmetam prom, un lai Dievs dod mums spēju izšķirt, kuras balsis ir tās, kas mums ir jāapklusina, kas atkal un atkal mūs atsviež nulpunktā, kas nozog ticību dziedināšanai. Bet liedz Dievu vārdu, klausies to, kas tavu ticību ceļ par dziedināšanu, un pilnīgi noteikti tu varēsi šo dziedināšanu saņemt. Un tagad esi stiprs tajā kungā un viņa varnajā spēkā. Tas nozīmē Dieva vārdos. Tātad rīt mums nebūs nodarbība un atkal nākošajā nedēļā otrdienā, ja tas kungs vēlēs. Esi svētīts. Āmen.